Sveiki! Šodien ir 3. sestdiena mājā. Tas nozīmē, ka Lietuvā notiek ielas mūzikas diena. Šī ir diena, kad jūs varat staigāt pa pilsētu un klausīties mūziku bezmaksas. Taču, ja atrodaties pilsētā un nevarat atrast mūzikus, organizatori ir izveidojuši karti. Mājaslapā gmd.lt atradīsiet reģistrēto dalībnieku karti. Piemēram, ja es gribu paklausīties grupu Bite Roots, man ir jāierodas Aušros vārtu iela 17:30. Šeit ir 17:30 spēlē Bite Roots. Jūs varat spēlēt un bez reģistrācijas, taču, ja jūs traucīsiet cilvēkam, kuri ir reģistrējuši, organizatori jūs var padzināt. Organizatori atļauj vākt līdzekļus un nevajag dalīt naudu ar organizatoriem. Piedalīšana ielas mūzikas dienā ir bezmaksas. Taču, kā saka paši organizatori, preilapu izdalīšana un citu komerciālu darbību veikšana var tikt tikai ar organizatoru piekritīšanu. Ielas mūzikas dienā jūs varat satikt 4 kategorijas dalībnieku. Pirmā kategorija ir akustiskie dalībnieki. Viņam nevajag elektrības un viņi parasti spēlē klusi. Pārsvarā tā ir akustiskā gitāra, violes, akordeons un citi klasiski instrumenti. Otra kategorija ir plānotie dalībnieki. Jūs sarunājat ar bāru, kafejnīcu vai restorānu, viņi dod jums laiku un jūs spēlējat festivāla formatā, apmēram 1 stundu. Tas ir īpaši aktuāli, ja jūs spēlējat skaļu un trakojošu muziku. Tādā gadījumā tas ir visvieglākais ceļš uz ielu mūzikas dienu, jo uzreiz ir sagatavota skatuve, tehnika un publika. Negatīva pusē ir tāda, ka jūs paspēlēsiet maksimum 1 stundu. Trešā kategorija ir neatkarīgi dalībnieki. Viņi ierodas ar saviem skaļruņiem, elektrības generatoriem un pat teltim. Mana grupa to darīja 3 reizes. To visu pašam organizēt ir ļoti grūti, bet tu vari spēlēt visu dienu, cik gribi, un visa uzmanība ir tikai tev. Šis ir pašs labākais ceļš, kā popularizēt savu grupu. Ceturta kategorija ir interaktīvie dalībnieki. Viņi savā aktivitātē iesaista klausītoju un pasākums kļuva masveidīgs. Konkrēti piemēri – Viļņa dzied, Mucelers dudu gājiens, Jam Together, arī parasti gājiens. Jam Together ir kā ielas mūzikas diena noslēguma ceremonija, kurā piedalās galvenais ielas mūzikas diena iniciators Andrius Mamontovs, Lietuvas mūzikas legenda. Paklausiet grupu foje. Godīgi sakot, ar to viss nebeidzas, jo organizatori ir izlaiduši nakts pasākumu karti, lai ballīte turpinātu visas nakts garumā. Tātad ielas mūzikas diena Lietuvā notika jau 18. reizi. Svētki kļuvuši par tradīciju ne tikai Viļņā, bet visā Lietuvā. Man kā mūzikim ir kauns šodien nespēlēt uz skatuves, jo ir visi iemesli, lai mūzikis paspēlētu vismaz stundu. Un tas ir kauns iedzīvotājiem, ja viņi neizmanto iespēju klausīties mūziku, kuri skan no visiem lenkiem. Tāpēc atbildot uz jautājumu, kam ir vajadzīga ielas mūzikas diena, atbilde ir visiem. Tas ir viens no labākajiem kultūras pasākumiem, kāds jebkad ir izgudrots. Īpaši, kad ir sasniegts tāds popularitātes un autoritātes līmenis kā Lietuva. Lietuviešiem ar šiem svētkiem ir jāliepojas. Paldies, paskaties šo video! Līdz nākamam video! Atchoo!